Es esmu Marta Auguceviča. Latvijas Reto slimību aliansē darbojos ar starptautisko sadarbību un esmu arī Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā projektu vadītāja, kas strādā tieši ar vienotās rīcības projektiem vai joint actioniem onkoloģijas jomā. Šī diskusija patiesībā atspoguļo PMNet iniciatīvas būtību par sadarbību, par kopradīšanu un par pacientu balss iekļaušanu veselības aprūpes un pētniecības centrā. Pacientu perspektīva ir būtiska, lai nodrošinātu, ka jauni medicīnas risinājumi un pētniecības rezultāti atbilst pacientu vajadzībām un rada reāli ietekmi. Ja pacientu vajadzības netiek ņemtas vērā, pat inovatīvi risinājumi var izrādīties nepraktiski vai maz efektīvi. Piemēram, lietotnes senioriem būs nelietojami, ja tās dizains nav pielāgots viņu spējām, vai ārstēšanas metode, kas nav piemērota bērna attīstībai un viņa kustīgumam. Līdz ar to pacientiem bieži arī šīs prioritātes ir pavisam citas kā pētniekiem. Ne tikai ārstēšana, bet arī simptomu mazināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana kā tāda. Tāpēc es esmu priecīga par to, ka šodien mūsu paneļa dalībnieki ir gan pacientu pārstāvi, gan ārsts pētnieks, gan arī projektu pārstāvi, kas dalīsies ar izaicinājumiem un ar konkrētiem risinājumiem. Mūsu šodienas diskusijas dalībnieki tātad ir Marita Gunsandes. Marita ir pacientu eksperte no Norvēģijas ar ilgadēju pieredzi pacientu organizāciju darbā un to iesaistē pētniecības un inovāciju projektos. Viņa aktīvi strādā pie tā, lai pacientu balss tiktu uzklausīta, izmantota kā būtisks ieguldījums projektu izstrādē un īstenošanā. Labdien, Marita! Yes, hello. I thank you for having me, and it's a pleasure to be here. I would like to add that having a rare disorder, all this genetic diagnosis, it's also important that we're not competing against each other. We're part of a patient group that needs more visibility and awareness on based on symptoms, on the quality of life, the needs we have both at home and at how we're met at the hospital with the clinicians, and also the understanding of the common needs and challenges that we have. So I think if it's possible to gather more the relevant information across the different genetic diagnoses, like if you say you have cancer, everyone understands that that is a common need, challenge. And I think if we could do the same for rare disorders, to come together and actually understand that the more voices we have gathered and the understanding, and also all those, like you mentioned, the different kind of symptoms, comorbidities, and different needs that are in subgroups of all these different genetic disorders. So the understanding here is very relevant to get patients, also families more, educated, understanding that there's a common pathway for all of us. Thank you. Yeah. Es aizmirsu piebilst, ka mūsu saruna šodien notiek abās valodās. Mēs runāsim latviski un mūsu ārzemju viesiem būs tulkojums. Tā kā droši, ja ir arī jautājumi, nebaidieties uzdodat latviski. Un ja kādam, es ceru, ka visi saprot angliski vismaz daļu no šī. Ja? Jā, labi. Mūsu otrs runātājs ir Anita Kavlī. Anita pārstāv EATRIS, Eiropas translācijas pētniecības infrastruktūru, kas nodrošina sadarbības starp zinātniekiem, industrijām un pacientu organizācijām. Viņai ir plaša pieredze arī Eiropas Savienības projektos un praktiskā izpratne par to, kā veidot struktūras, kas atvieglo pacientu iesaisti. Labdien, Anita! Hello, nice to meet you all. So like Marta said, I represent Norway, one of the 16 countries that are members of EATRIS. And I've been working, EATRIS has been very focused on patient engagement since many years. They have a patient engagement resource center. Marita contacted me and we have had some activities together, and I've understood through her what challenges they have. Like, for instance, if a scientist wants to measure EEG, what if the son is hypersensitive, doesn't want any electrodes on his head, wants to rip it off? So, and also what I understand is
There's national competence centers for cancer, which are very good because a lot of people have them for a rare disease. These centers are not enough. They don't have enough competence. We need the European network to gather enough competence to be valuable for them. Thank you. Mums ir arī ārste Viktorija Ķēniņa. Viktorija ir pētniece no Rīgas Tradiņu universitātes un ikdienā apvieno klīnisko darbu ar akadēmisko pētniecību, un viņas interesi ir arī tieši par šo pacientu pieredzes integrēšanu zinātniskajos pētījumos un to ietekmi uz veselības aprūpes kvalitāti un rezultātiem. Labdien, Viktorija! Jā, labdien! Es jau padalījos ar savām emocijām, ka man liels prieks, ka mēs vispār sākam par kaut ko tādu runāt. Jo mums kā pētniekiem, pacientiem, mana pētniecība, tā ir tāda bāze, tas ir sadarbības partneri, bez kuriem es nevaru nekur tik tālu. Līdz ar to es ārkārtīgi ieinteresēta, lai no abām pusēm būtu kompetence, ieinteresība tur piedalīties, jā, atbalsts gan vienai pusē, gan otrai pusē. Un es domāju, ka šodienas saruna varbūt nebūs tas fināli tāds punkts, jā, ka mēs dabūsim kaut kādu skaidru risinājumu. Varbūt tā ir tāda labs iesākums, pirmā saruna par to, kāds ir tāds pareizs virziens, lai mēs nonāktu līdz ļoti kvalitatīvai pacientu iesaistei pētniecību. Jā. Paldies! Un Sanita Siņica pārstāv Latvijas Reto slimību aliansi un ir aktīva pacientu kopienas balss Latvijā un starptautiskā līmenī. Viņa iestājas par pacientu līdzdalību politikas veidošanā, arī pētniecībā un inovācijās, un īpaši uzsverot arī šo nepieciešamību pēc praktiska atbalsta pacientu organizācijām. Labdien! Jā, labdien visiem! Jā, man arī ļoti liels prieks būt šeit, un viens no šī fóruma tīklošanās mērķiem droši vien mums arī būs izpildīts, jo ja bija uzdevums iepazīt vismaz 3, tad mēs šeit arī būsim jau iepazinušies. Bet noteikti šis noteikti nav ar finiša līniju, un šī diskusija pēc tam būs arī ierakstā pieejama gan citām pacientu organizācijām, citiem pacientiem, ikvienam līdzcilvēkam, varbūt arī tiem, kuri šobrīd pat nav pacienti un vēlāk varbūt, teiksim, kļūs par pacientiem vai pacientu vecākiem. Līdz ar to tas ir ļoti labs sākums, ka mēs šeit esam un visi kopā un jā, visas puses, ieskaitot pacientus. Paldies! Paldies! Tad man ir jautājums zālē. Kā jums šķiet, kurā gadā literatūrā sāk runāt par pacientu un pacientu organizāciju iesaisti pētniecībā? 2015. Senāk? 2000. Vispār par pacientu un sabiedrības iesaisti pētniecībā, ja patient and public involvement aktīvi sāka runāt 1990. gadā. Bet kā izrāviens vispār šai pacientu organizāciju iesaistēja bija 2013. gads, un bija kāds žurnāls The British Medical Journal ar savu publikāciju un rakstu Let the Patient Revolution Begin. Bija sākums aktīvākai šai pacientu organizāciju iesaistē tieši arī pētniecībā un projektos. Un šis raksts aicināja tieši ārstus un pētniekus sadarboties ar pacientiem kā līdzvērtīgiem partneriem un arī pētniekiem šajās projektos. Un kā jums šķiet, kura bija tā nozare, kura sāka pacientu organizāciju iesaisti? Bērni. Onkoloģija. Tā tas tiešām bija. Un, ja mēs skatāmies uz onkoloģiju, tad onkoloģija bija viena no pirmajām jomām. Un īpaši krūtsvēža kustība bija tā, kur aktīvi iesaistīja pacientus un pacientu organizācijas un virzīja šo partnerību ar zinātniekiem. Un arī tas tātad ir pamats, ko mēs arī šobrīd izmantojam patiesībā šajā pacientu iesaistē. Un nedaudz arī runājot par to, ar ko mēs īsti saprotam, 5 minūšu atkāpi no manas puses, ar ko īsti mēs saprotam ar pacientu iesaisti. Un tā pacientu iesaisti pētniecībā no pasīvas šobrīd ir aktīva līdzdalība un visos pētniecības posmos, sākot no pētījuma plānošanas līdz arī rezultātu izplatīšanai. Un varbūt zālē ir arī kāds, kas pārstāv pacientu organizāciju un jebkurā mirklī ir gatavs dalīties. Būsim pateicīgi par savu pieredzi pētniecībā un projektos. Bet tas, ko varbūt es varu pastāstīt, ir tādas programmas, kas ir Horizon 2020 un Horizon Europe.
kas arī ir šīs Eiropas Savienības programmas, kas arī aktīvi iesaista tieši pacientu organizācijas. Piemēram, European Liver Patients Association ir 10 dažādos Horizon 2020 projektos un arī tiešām ir kā līdzvērtīgi partneri. Runājot par reto slimību jomu, mēs zinām arī par Eiro-Ordis, ir tātad mūsu jumta organizācija Eiropas, kas arī ir ļoti aktīva un ir šajā European Joint Program on Rare Diseases arī tiek iesaistīti tiešām kā līdzvērtīgs partneris. Nenoliedzama organizācija ir jābūt ar savu kapacitāti un spēku un pieredzi, lai viņi būtu partneris arī pētniecībā. Un kāda tad īsti ir tā pacientu organizāciju iesaiste? Tas pirmais un droši vien vissaprotamākais, arī, kur arī mēs ļoti daudz iesaistamies, ir konsultatīvās padomas un darba grupas. Tas ir arī ļoti tiešā saskarē ar mūsu interešu pārstāvniecību. Tātad pacientu organizācijām tiek uzdot arī šie jautājumi par to, kā labāk darīt, kāds būtu pētījuma dizains, metodoloģija un prioritātes. Un tad pēc šīm konsultatīvajām padomēm jau tālāk sako, protams, iesaista jau arī projekta izstrādē. Pēc tam nākamais posms būtu šī izglītošana un sabiedrības informēšana, jo projekti un pētniecība un vispār zinātne kā tāda ir parastajiem cilvēkam diezgan nesaprotama. Un medicīniskie termini un zinātniskā bāze cilvēkam parastiem nav saprotama. Un šis ir tas, kur arī tiek iesaistīts pacientu organizācijas, lai pārtulkotu saprotamā valodā šos projektus un zinātni. Un tad, protams, ir datu vākšana un analīze. Arī tātad pacientu organizācijas ir vistuvāk šiem pacientiem un mērķa auditorijai, kas ir vajadzīgi projektiem un pētniecībai. Un arī tas, kur mēs daudz strādājam, un arī mēs šos projektus un pētījumus izmantojam politikas un finansējuma ietekmēšanā, jo jebkurš pētījums un projekts ir bāze tam, lai veidotu tālāk arī valsts politiku veselības. Un tad es gribētu sākt ar tādu teikumu no simboliskas līdz jēgpilnai iesaistei. Un sākumā parunāsim par to, kā pacienta iesaiste var patiesi kļūt jēgpilna, nevis tikai formāla un gadījuma rakstura, bet tiešām regulāra un sistemātiska. Anita, could you briefly explain what EATRIS is and how research infrastructures like EATRIS can help make patient involvement systematic rather than symbolic? Yes. So EATRIS is a research infrastructure that builds EU consortiums and have a strong commitment to involve patients. The first thing is that the patients need to be involved at an early stage. They need to form the research question. They need to address challenges so that we don't end up not succeeding because, for instance, that example with EEG, what if the patient doesn't tolerate it? We need to develop a way that the patient can do it a hat. What if it just tears it off and doesn't want to collaborate? We need to address these challenges before we start the projects. And the nice thing about the EATRIS is that there's a lot of resources, a lot of EU collaborations where we have information that we can further communicate to the patient organization. For instance, I could tell Marita there is a repurposing concierge for patient organizations too, where she can actually come with her challenge, her problem, and see if there are some umbrella trials that fit to her. Could I just add please. this? With when we started talking, it was all about non-verbal children and low communication skills. And that made us think how can we reach that in a bigger group? So it's not, I represent one kind of, I have the genetic disorder GRIN, but when we started talking, we saw that this is bigger than the one, you don't need to separate the diagnosis, you actually need to look at the needs, and it can impact so much more families. And that's very how to say, productive way of talking. So instead of having this fractionated approach, we can bring them centrally to a consortium at a very early stage and involve them in the entire process. And we can also be the connection point that gives them information that will help them further. And this wouldn't be possible if you try to conduct a
cooperation with a hospital. You need actually someone to coordinate it. And through this patient engagement research center that IATRIS has been co-developing, there are educational sources for patients. And what I understood through a workshop is much of this education is too complicated. These families are so challenged, they don't have time to take a 1-month education. We need to break it down into small modules. And they've also strongly expressed they would like one contact point, one person, a scientist that could translate this knowledge to them. They don't have the capacity to travel everywhere. They would like a digital solution. And since we have this patient engagement research center, we could use this also to give information to patients, to translate findings to them. Yeah, and this talk today about AI, Yes, that's crucial to implement it in all this that we're talking about. Yes, because they would like not to be subdivided into one rare disease. They want to be a large hub that are focused on symptoms and to see across the symptoms. Like, for instance, she meets a doctor in Norway that treats her son's epileptic seizures, but she thinks it's a gut problem. So which other diseases have a gut problem? What about this gut-brain connection? Who can look at this? So they want a bigger picture. The whole body-brain system. Yes. Yeah. So any patient organization can join you? Yes, I think that's it will impact several. So it doesn't, the need is the non-verbal patients. So that group embraces a lot of different kind of disorders. So I think that's and that's very complicated for us, all those different kind of organizations to co-work. So if we have one hub, it would make it so much more understandable and cost-effective. So already Marita and them are organizing themselves into a hub of patient organizations of different rare diseases, and they would like IATRIS to serve as a connection point to translate research discoveries that are relevant to them, or tools, or resources. It's called E+, CREA. It just has been established. It's it's a few weeks ago, but it's quite new. And most of those organizations come from Epicare. But we see the overlap also to the European rare reference urn, different kind of urn. We're organized in already categories. So how to bring it up a notch to actually get the overview of who is, how can we tackle the challenges in a more effective manner? Yeah. Like, she doesn't want to be organized by a gene, but by symptom and by a class. By the challenges and needs that we have. And need to remember, we have all those disorders, and it's a very spread specter of comorbidities. So even in the same disorder, all the families have different kinds of needs. Yeah. Yes, that's true. I totally agree with you. Viktorija, ikdienā jūs redzat pacientus klīniskajā praksē. Un, kā jūs prāt, šī pacientu pieredze var papildināt, vai varbūt mainīt, vai varbūt traucēt pētniecībā? Jā, runājot par pētniecību, es varbūt no paša sākuma gribu nodalīt, kā mums notiek gan industrijā atbalstīta pētniecība, jā, slimnīcas, gan arī tie zinātniski projekti, kuri pārsvarā mums ir no sākuma pilotu projekti, un tad mēs iesaistāmies kaut kādos lielākos projektos. Un no savā, jūs teicat, ka no 90 gadiem sāka runāt par to, ka pacientiem jāiesaistās. Es gribu teikt, ka, ja mēs par to industriju runājam, ko es esmu novērojis, tie pēdējie projekti, kas nāk, redziet, tur arvien lielāka un lielākā daļa paliek aptaujas pacientiem par to, cik viņi ir apmierināti, cik apmierināti terapija, kāds ir iznākums, kāds ir tur pašsārgs.
sajūta, dzīves kvalitāte, tālāk. Un tad atšķirība, kas tas bija pirms 10 gadiem, kā vienkārši mums tur kustas, nekustas, var norit, nevar norit. Tagad jau iet uz to, kā arī jūtas pacients. Respektīvi, tāda industrija balstīta, tā pētniecība, viņa aug tajā virzienā. Un tur var, es nezinu, vai tur ir tāda sistēma, ka tur iesaistās pacienti kaut kādu momentu vai organizācijas, bet tur var redzēt, ka pacients sāk domāt ļoti pamātīgi no visam pusam, iesaistot arī tas aptaujas. Ja? Bet nodalot to un runājot par mūsu pētniecību, ar ko mēs visi nodarbojamies, es pateikšu tā, kā pacientu iesaiste, piemēram, neiroloģijas joma, kur es strādāju, ir ļoti plaša, ir ļoti vāja. Jo redziet, daudzas slimības nav ārstēmas, daudzām slimībām ir pietiekama ārstēšana, ja? Un man liekas, šobrīd Latvijā, vismaz tā ir mana sajūta, ka pacientu var iesaistīt tad, kad tu runa par medikamentu, kad tu runa par iespēju, kad tu runa par dārgu medikamentu, mēs varam kopā par kaut ko cīnīties, tad tu jūti blakus to pacientu plecu. Ja tu saki, ka, zini, man interesē biomarķeris, ja? Nu, viņam ir darbs, viņam ir bērni, un viņam tā un papildus kaut ko pildīt, tērēt laiku un tā tālāk, tas jau nav viņa interese. Un tāpēc, ko mēs darām? Mēs cenšamies, kā teikt, to pacienta dalību, viņam mums tāda, ziniet, aktīvi neapzināta no pacienta puses. Ja? Restīvi, mēs ļoti daudz redzam pacients. Un jau vizītes laika mēs viņam piedāvājam aizpildīt papildus skālu, aprunājumus par vajadzībām, par to. Tas, protams, pagarina vizītes laiku, bet tu būvē attiecības ar to pacientu. Ja? Tu rādi viņam savus rakstus dažreiz. To, ko viņš ir nodevis, tu arī parādi to skalu, kas mums rezultāti ir sanākusi. Un tāda veida mēs šobrīd iesaistam pacients. Tas ir tāda, ziniet, kā viltība, tas ir tāds, mēs cenšamies, lai pacienti tāda veida būtu ar mums kopā. Bet, ko mēs redzam, kas notiek pasaulē, kas būtu pareizi, ja, un par ko mēs droši šodien runāsim, ka ārstiem un pacientiem, ārstiem ir resursi, mums ir universitāte, kur atbalsta, slimnīca, kur atbalsta, un mēs esam ieinteresēti. Tādai paša struktūra jābūt no pacientu puse, jābūt kaut kāda tur vai tādam bankai pacientu, kur ir savi mentori, sava apmācība, savas zināšanas par pētniecību, un ka es varu kolaborēt ar to struktūru, ja, kura man var atbalstīt. Ja, un vēl, kad, piemēram, man pēdējā pieredze par tiem pacientu dienu, kad tu gribi sasaukt kopā visus pacientus, lai aktualizētu kaut ko tā, pacients labāk dzird otru pacientu. Viņš labāk dzird to cilvēku, kurš arī ir līdzīga situācija, viņš vairāk, teiksim, sadarbojas ar viņu. Un ja otrs pacients, kurš ir vāda, viņš saka, nācam uz to dienu, nākam kopā un tur piedalāmies, efekts ir daudz labāks nekā es kā ārsts, jo vienmēr ir doma, ka man ir kaut kāda, tāda personīga interese redzēt to pacientu, kaut kāda atskaita man vajadzīga. Tā tas nav, mēs arī no sirds to visu daram, jā, bet tas ir loģiski. Jā. Un līdz ar to, kāpēc es vēlreiz atkārtošos, ka es būtu ļoti laimīga, ja mums tā vai alianse, jā, paplašinātos un, teiksim, būtu papildus un papildus struktūras ar papildus diagnozēm, jo jā, kā saka, visas diagnozes nav vienādas un vienai diagnozes var būt dažādas vajadzības, bet arī celt tādu sabiedrību, tādu apzināšanu, ka slimība, kura šobrīd nav ārstēma, varbūt viņa rīta būs ārstēma, jā, un tās, nezinu, asins analīze un anketas aizpildīšana var dot ļoti daudz nākotnē un visai tai pacientu kopienai, kas ir iesaistīta tajā ceļa, kur tu ej, jā. Un man liekas, es šobrīd nejūtu to atbalstu, man tas nav jūtams ikdiena, un mēs paši ģenerējam to sadarbību, kā mēs mākam. Struktūra un mehānisms šodien neeksistē tāds sadarbības ar pacientu un ārstu. Mana skatījuma, jā. Paldies. Arī runājot par retajām slimībām kopumā, tas tāds mūsu novērojums, kad ļoti bieži šīs diagnozes ir, piemēram, 2 cilvēkiem Latvijā. No 2 cilvēkiem pacientu organizācija īsti nesanāks. Un tā arī ir problēma, kad ir jārunā par individuālu pacientu iesaisti, kas savukārt pārstāv it kā šīs diagnozes viedokli visā Latvijā, jo nav jau citu pacientu. Un tāpēc arī ir šī starptautiskā sadarbība ļoti būtiska. Tad jautājums Sanitai. Kas ir tas, kāpēc pacienti un pacientu pārstāvi grib iesaistīties pētījumos un projektos? Šajos pētījumos zinātniskajos, kāpēc pacienti un organizācijas gribētu iesaistīties? Jo tu pārstāvi arī Angelman Latvija, kas arī ir specifiska diagnozes slimība joma. Kāpēc?
Jā, nu tātad es pārstāvu gan pacientu organizāciju, gan esmu pacienta mamma. Man ir dēliņš ar Angelman sindromu, līdz ar to es esmu gan pacientu daļā, gan varbūt šai pacientu organizācijā. Kāpēc pacienti grib iesaistīties, nu īpaši jau reto slimību jomā? Nu, kā es saku, mums jau nav citu variantu. Mūs interesē jebkas, kas var palīdzēt, jo, ja šai slimībai nav ārstēšanas, tad Marta jau sākumā minēja, tad mūsu vienīgā cerība ir uz zinātni, uz pētījumiem, kā tiks uzlabota dzīves kvalitāte, dzīvildze, vai kaut kādā nākotnē šī slimība izārstēta. Arī doktora Viktorija Ķēniņa pieskārās šim variantam, ka pēc pacientiem tas ir svarīgi, tad es šajā jomā jūtos kā tāds tilts varbūt, jo arī šeit sēžot es esmu tātad gan ar zinātniekiem, gan ar ārstiem, gan ar pacientiem saistīta. Un tas ir tas ceļš, tātad, lai ārsti nejustos, ka viņi nav saistīti, tad ir šīs pacientu organizācijas un šie pacienti, jo, ja jūs man prasīsiet iesaisti, tad es jums nakts vidū pacelšu klausuli droši vien un atbildēšu šiem jautājumiem, bet skaidrs, ka ne katrs to būs gatavs darīt, tāpēc pacientu organizācija varbūt un kādi atslēgas pacienti ir atkal tie, kad hei, jā, manam dēliņam varbūt nav, teiksim, kādi no citām problēmām, bet tad man ir kontakti, man ir iespējas sazināties ar citiem pacientiem. Es ļoti daudz zinu šos stāstus ar šo personīgo pieredzi, un tā ir iespēja ātri un efektīvi nonākt pie šiem datiem, pie šiem pacientiem, un papildus es gribu teikt, ka tas ir bez lieka birokrātiska sloga, jo man nav jāliek viņam parakstīt atļauju par to, ka viņš man sniedz kādu informāciju. Es kā mamma varu uzjautāt, hei, vai tu zini, jā, man, teiksim, ja mēs runājam par neverbālām diagnozēm, tad, ja mēs meklējam šo pacientu kopienu, tad jā, viens noteikti, tas būtu Angelman sindroms, un es jau jums varētu iedot vienu daļiņu, un tad es varētu tālāk meklēt, cik tad un kurām diagnozēm vēl ir tātad šis simptoms kā slimības izpausme un diezgan ātri šos pacientus apvienot un tad vai nu caur jumtu organizāciju, pacientu organizāciju vai kā kādu, teiksim, kopienu, un tur mēs varam runāt tālāk, kā tad tas tiek juridiski noformēts. Tad mēs šo pacientu grupu varam diezgan viegli atlasīt un noteikti man varbūt būs arī vieglāk viņus pierunāt, kā mammai, sakot, ka caur savu personīgo pieredzi, un noteikti tā mana motivācija varbūt ir cita, kāpēc mēs gribam iesaistīties šajā pētījumā, nevis kā ārstam. Paldies. Marita, what motivated you to get involved in research? My motivation were actually reaching out to how to say, a bigger group. So I felt with when you have a son, I have a son with a GRIN2B diagnosis, and that didn't give me any solutions or explanations to other than it was a genetic cause. So my how to say a quest were to try to establish more the how to say, not only personal, but how to make this also valuable for many. Because it's very, it can be very lonely in this, like you mentioned, there's very few patients in each country. You can have like 6 patients with the same genetic diagnosis as your child, and that doesn't help in explaining the disorder because the comorbidities are that diverse, so you can't even connect that one-on-one, how to say, patient, family. So I felt like it was very important to get it more, a bigger view. So we started first the organization for GRIN in GRIN Europe. And now we have joined a bigger alliance that's called E+. And this alliance will have a survey actually to dig into this that you mentioned. Where are the how can we capture what's the essence of what's actually happening within the rare disorder families? So I think the more data we can get, and the use of artificial intelligence in this, and how to say, would make it so much easier than sitting at the clinician's office and try to establish all those symptoms that a child can have, because it's so complex. So this epilepsy plus, the plus stands for the complexity of the disorders.
And that's actually what we would like to highlight and learn more about. Yeah. Thank you. And thinking about the patient involvement, Anita, how can we measure the real impact of patient involvement, not just by counting how many patients and patient organizations were involved, but looking how they change the research outcomes and policy decisions? How can we measure that? I think you already addressed some surveys. We're looking at maybe more the few people involved, and short term, I think we need to look more long term. We need to see how did this information go out to more people? How was it taken up by the family? How did it improve their quality of life? So I think even the long-term effects should be looked more closely at. I think a clinician is overwhelmed with work. You don't have time to get back to the patient. I know many times I've told Marita, do this or do that from EU projects, and afterwards she's left with what now, what happens? We need to follow up. So this long-term follow-up. And an organization like IATRIS can maybe do this through a hub, through this, maybe a patient concierge that could measure this, could communicate. We should see which policies were changed, like I said, long-term. Yes, thank you. Varbūt zālē ir kāds jautājums par IATRIS vai kāds jautājums dāmām? Vēl nav, jā. Labi. Tad parunājām par to, kā tas ir no simboliskas līdz jēgpilnai iesaistē, bet liela sadaļa ir arī par barjerām un par nepieciešamo atbalstu. Un droši vien arī jautājums vispirms Sanitai. Kāda, tavuprāt, kāda ir tie lielākie šķēršļi, lai pacientu organizācijas, arī tās, ko tu pārstāvi, kāda ir lielākie šķēršļi, lai šīs organizācijas reāli iesaistītos, ietu pie Viktorijas un teiktu, mēs esam, mēs gribam un darīt kopā arī kaut ko zinātnē? Kas ir tie lielākie šķēršļi? Pirmais lielākais šķērslis man ir jāzina, pie kā iet. Ja es nepazīstu Viktoriju, tad es nezinu, pie kā iet, jo es pārstāvu gan lielu pacientu organizāciju, kas ir Latvijas Reto slimību alianses, kas ir lielākā pacientu organizācija Latvijā tieši reto slimību jomā, un es pārstāvu ļoti, ļoti maziņu pacientu organizāciju, kas ir Angelman Latvija, jo Latvijā Angelman sindroma pacienti ir apmēram 16, un tātad kādu pusi mēs esam apvienojušies, mēs esam maziņu pacientu organizācija jauna, tātad es varu skatīties no 2 skatu punktiem. Ja es skatos kā alianses pārstāvis, tad jā, es esmu savā ceļā jau iepazinusi Viktoriju un zinu, ka varbūt pie viņas var iet. Šobrīd es sēžu šeit. Ja es skatos no sava Angelman sindroma un, teiksim, savu kolēģu skatu punktu, tad viņi nepazīst Viktoriju un viņi nezin, kur iet. Līdz ar to šeit ir tas ceļš, kad mums ir jāsāk to, ka pirmkārt mums ir jāiepazīstās, mums ir jāstiprina tas, ka pacientu organizācijas kā tādas Latvijā kļūst zināmākas, manāmākas, un viņas apzinās, kāpēc tādas ir vajadzīgas, ka tas nav tikai mēs tagad sanācām kopā, bet tad mēs tiešām nodibinamies un mēs tiešām dodam par sevi ziņu. Mēs iesaistam ārstus, kā tas šobrīd šī prakse ieiet dzīvē, un ja rodas kāds jauns pacients, tad ārsti nodod ziņu, hei, šeit ir pacientu organizācija, šeit ir kontakti, jo, jā, jums ir tā barjera, ka jūs nedrīkstat varbūt tās dot mums viņu datus, bet mēs savā starpā varam dalīties, un tas noteikti ir šis pirmais solis. Otrais solis viennozīmīgi ir resursu trūkums, jo jā, arī es zinu, kur iet, man vajag resursus, lai aiziet, un man vajag arī maksāt rēķinus, un principā tas ir pilnas slodzes darbs droši vien, un ja jums par to maksā, tad pacientu pusē nereti tas ir brīvprātīgais darbs, un tas prasa diezgan lielu ieguldījumu. Un pacienti to dara nereti ilgstoši un brīvprātīgi, varbūt cenšoties, bet skaidrs, ka ikdiena ir ikdiena, un ja nav tā, tad šī spēcīgā vai jumta organizācija, kas tā tad var pārņemt, un principā tas kļūt kā tāds pamatdarbs, un tātad šī pat kā pacienta, tātad patient advocacy, tad principā tas būtu tas veids, kā mēs to varam panākt, un tad tie arī nebūs visi pacienti, kuri, teiksim, tajā iesaistīsies, visi naktī necels telefonu, bet būs tad tie daži, kuri tad, teiksim, ir ar šiem nodrošinātajiem resursiem, kuri ir ar zināšanām, kuri pazīst pie kā doties, un tad jau mēs šo šķērsli ar šiem resursiem pārvaram. Un
Nu, par jēgpilnu iesaisti mēs runājām, jā, kad vēl viens punkts, kā es skatos no savas mazās organizācijas, ir tiešām tā, lai tā būtu jēgpilna iesaisti, jo nereti arī jumta organizācijā, ja nav šis resurs, nu, nevienam nav viņš tik ļoti liels, lai mēs varētu apvienot pilnīgi visus un zināt pilnīgi visus, nu, tā būtu drusku utopija. Un arī mēs, protams, redzam, ka Latvijas Reto slimību aliansē mēs cenšamies apvienot dažādus pacientus. Mums ir šobrīd 20 organizācijas, bet, piemēram, mums nav neviena, kas ir specifiski izteikta ar redzes vai dzirdes traucējumiem. Attiecīgi, mēs it kā esam pacientu organizācija, kas pastāv retos, bet arī šim funkcionālam traucējumu veidam ir tātad retās slimības. Ja jūs mums par viņiem kaut ko prasīsiet un jūs esat mūs stiprinājuši, nu, tad es arī varbūt ne ļoti jēgpilni varēšu palīdzēt. Attiecīgi, tad ir svarīgi zināt arī, kur meklēt tālāk, kuras ir tātad varbūt šīs specifiskās vai nu citas organizācijas vai ļoti tiešām tādā ideālā variantā, kad mēs pārzinām, pārstāvam pilnīgi visus pacientus, visas slimības un visi zina par šo jumta organizāciju, lai varētu viņai pievienoties. Tad arī tā jumta organizācija var kā tilts strādāt tālāk. I have a question for you. When you mention roof organization, are you thinking a national roof organization, or are you thinking more a European or global? Because I think this is a bit like we're thinking in IATRIS. No, Latvian Alliance of Rare Diseases are like umbrella organization here in Latvia for. So that's your roof. Yeah, it's our Latvian, yes. Yeah. And we are thinking a bit more European roof organization. Yes. No, we are as member, for example, in Eurordis. And Eurordis is European level. Yes. Yeah. Great. Also thinking about this cross-border barrier, to actually start a better collaboration between the different hospitals in the different countries. I think that is crucial to get more effective at it. Marit, so also the question for you, how do you think, what are the main barriers for organizations to get involved? Yeah, exactly. So this with and also this understanding of, it's very important to have a good local establishment. I 100% agree. But it's also the importance of getting the input from what's happening in other countries that are effective and also, how to say, more could help the bigger, because you have an Engelmann in all these different kind of countries. You have the same challenges. So it's this, how to, like we mentioned this with IATRIS, if it could be a hub that actually extracted all this, looked at it and made it more sensible. So in a clinician's office, you actually get valid information, and it's more personalized to your child. But at the same aim, it will help all the other children as well, patients. So I think that's the barrier, the understanding of it's the need for personalized medicine, but in the use of the greater good. Thank you. And what about resources in Norway, for example, for organizations to get involved, the capacity, the financial... Everything is voluntarily, like you said. It's 24 hours a day. You're actually busy having a child with this, all these challenges. So it's very time-consuming, and the more you get involved, you would very much so. When I met Anita, it was like a relief of someone sharing the burden and talking about how can we find solutions. So I think this coordinating is a lack. The gap is there's no one coordinating all that the needs that are that should be addressed at the, yeah. If you just look at Marita, she slept 3 hours a night to yesterday because her son was awake in the night, and then she comes here voluntarily. We are very
happy to be invited and got a wonderful hotel and flight. But, she has to take free from work, like you guys said. So it should really be paid. I think that's on the discussion too, that there should be a budget for people spending their time also helping others. And like I wanted, the impact should reach more than just local. It should reach everybody, and this can be done by a digital hub that can spread this information. Yeah, and it's also all that we experience, the families. If we could just add this information somewhere and it was taken care of. I feel like we have all this good discussions. She wants to feed symptoms, symptoms into a place and have AI process these symptoms so that you can look at cross, like for instance, you said that antidepressants can help your child. Her local doctor wants to treat with anti-epileptics, which doesn't help your child so much. But the problem is when he eats and the connection to the brain goes amok, and he gets depressed. He doesn't want to eat. Yeah, and this is when we talk to other families. For this, sleep is a big issue. So if you talk about quality of life, if we could get more sleep, that would be a huge burden to be dealt with. So I think people don't understand all the extras that involves having a rare disorder, that you can't actually have the understanding of how to treat the symptoms. I think that's the huge lack, the gap is. And even you told me antibiotics helped your son. Yeah, so changing or silencing some bacteria actually completely change your son. Yeah, and this information needs to go out. I can use an example actually, because minocycline, perhaps you have heard of this antibiotics it was tested for Angelman syndrome. And before my child got a genetic diagnosis, we saw he had some improvements with antibiotics. So when I read about this minocycline, I had a discussion with the doctor, and we tested it actually for microbiome, the gut, and it helped. So that was, so you see, because I didn't knew the genetic diagnosis, I was more open to solutions. And then it was back when we got the diagnosis, and it's very important to understand the mechanism of the disorder. I totally get it, but it's also it's not all the time a relief to get the diagnosis, because it's not opening doors to treatments. Yes. Viktorija, un jautājums arī jums, kā ārstam un kā pētniekam, kādas ir jūsu tās barjeras, kāpēc jūs varbūt reizēm ir kaut kādi šķēršļi iesaistīt šīs pacientu organizācijas un pacientus pētniecībā? Jā, es domāju, ka jau daudz ir pateikts, un es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka jābūt struktūrai, kuru atbalsta, jābūt koordinatoram, jo to nevar, šo smagu darbu, ko jūs darat, vai kolēģi, to nevar darīt garam ejot. Tur jāiedziļinās, visas iespējas, visi tie birokratiskas visas lietas, tur visur jāiedziļinās. Un mums nebūs kaut kāds koordinācijas centrs, kurš atbild vispār par to rētu vai nerētu slimību, citu slimību, kaut kādu koordināciju, un tā ir skaita pētniecība. Man liekas, šķēršļi būs, miljonu šķēršļu, jo, ja kaut kas nav atbalstīts, un mēs visi dzīvojam savu dzīvi, mēs nevaram pilnvērtīgi iesaistīties. Un es patiešu, kā Latvija, es tagad to dzirdu arī no šīs puses, lielākais spēks ir mammas, Tas ir lielākais spēks, jo kā tev ir bērns, tad tu vari atstāt visu, un tu vari iet to ceļu, lai tavs bērns būtu laimīgs. Bet pieaugušajam cilvēkam, ka viņam ir 50, un viņš ir viens, mammas nav. Un es saku, jo mums tie cilvēki ir, un ja viņam īpaši nav jācenas par izdzīvošanu, kā, piemēram, pacientam ar audzēju, ka viņš zina, ka viņš to dzīvi nodzīvos, kā nodzīvos, tā nodzīvos, tad visa motivācija tur atstāt darbu vai to, un tad pievērsties ceļam, kā uzlabot manas diagnozes pacientu dzīves kvalitāti vai saprast patoģentiskus mehānismus, kā kaut kas ietboja vai neietboja, viņa tuvu nullei, jo mana dzīve man ir 56, piemēram, varbūt es vēl tur nav nodzīvoši tik daudz,
to motivāciju pacientam atrast ļoti, ļoti grūti. Ja? Es mazu piemēru gribu par to, vispār, ko mēs jau izdomājam mums ir retu neiroloģisku slimumu centrs Strādaņos, un mēs izdomājam tā, ka mēs gribam dot uz āru kaut kādus daudzus pacientus, lai viņus arī motivētu ar mums sadarboties. Ja? Un es vēlreiz teikšu tā, ka mums ir milzīgs atbalsts universitāte, ja? Kura mums ir, ja? Un viņa, teiksim, to klīnisko darbu arī nenormāli uzlabo. Ja? Un šobrīd, kas mums notiek? Mums ir, piemēram, atbalstīts no universitātes pacientus reģistrs ar vienu reto diagnozi. Ja? Mēs tur regulāri katru vizīti vadam datus. Un tad mēs izdomājam, varbūt, teiksim, mēs tos pacientus, kuri nāk tie vienreiz gada vai vienreiz 2 gados, daži vispār kaut kur tiek pazaudēti. Ja? Mums ir tāds message, nākamā vizīti tu esi pierakstījis pēc 3 mēnešiem. Tad regulārs updates pacientiem. Pat ja tev nekas nemainas, tu atnāksi emocionāli, fiziski par to pašu miegu vai vēl kaut ko mēs parunāsim, ja? Tā, lai tam būtu laiks. Un redziet, kā mums tā reģistrs tāds no universitātes atbalsts reģistrs jau ir 3. gadu. Un tagad mēs izdomājam apkopot datus, un kas tur ir labs tajā reģistra. Nu, visas skalas katru reizi mēs pildam un tā pastīties. Un ziniet, kā mēs tagad saskaitījām, mēs esam pati drusciņi šokēti, ja? Un es gribu arī padalīties ar pacientiem, kā viņi katru reizi pildē tur nogurumu skalu, dzīves kvalitātes skalu, objektīvu skalu un savu subjektīvu skalu. Ja? Nu, plus mēs tās medikamenti, cik mainas devas un tā tālāk. Un redziet, tiem pacientiem, kuriem bija tās cieši follow-ups, kuri nākuši katru 3. mēnesi, jau mēs ar viņiem gan runājam, ka viņiem gan dzīves kvalitāte, tā skala, nu, ticami, ja, ar ļoti labu to ticamības rezultātu, gan medikamentu deva samazināšanas notikusi, antidepresantu lietošana samazinājusies. Saprotiet, tas efekts, mēs viņu nejūtam, es nevaru tā teikt, ka tur baigi viss uzlabojas, ja, bet cipari saka, ka visi ir vinētāji. Un ja es padalīšu ar to, ka redzēt, mēs to kopā tagad varam redzēt tikai tāpēc, ka jūs bijat ar mani kopā. Ka es jūs redzu, ja jūs bijat atklāts, mēs izrunājam visu, kas jums ir. Man bija laiks tam, ne tikai tur, kā jums ir ļoti slikti, un mēs atkal mēģinam risināt to situāciju, kad jums ir slikti. Ja? Bet regulāri, kad arī jums labi, es jūs redzu. Ja? Un es domāju, ka pirmais, ko mēs varam bez naudas darīt, mēs varam dalīties gan pacienti, gan tā, tad mums jāsaiet kopā, kā jūs sākat, jo patiesi mēs ar jums sēžam kopā tikai tad, kad mums ir problēma budžets, nākamais medikaments, jā, vai vēl kaut kas. Mēs nevienreiz nesēdējam kopā, padomāt, ka mums ir pētniecība, mēs pētam patoģenēs, cik ir tas svarīgi, lai mēs būtu kopā arī tādai saprāšanai par to, kas tomēr ietekmē to miegu, vai ka tur mikroflora ir svarīga kaut kam, un kā ir mana pieredze, jūs sāksiet dzert antibiotiķus, ja? Un tā, mēs nevienreiz nebijām tādas sapulces. Ja? Un mēs esam atvērti. Es domāju, jūs esat vēl vairāk atvērti. Un es domāju, šodiena ir tā diena, ka mums jānodala tādas sociālas, medikamentozas, vēl tādas problēmas no pētniecība, kā atbalsta un var uzlabot gan dzīves kvalitāti, gan gara stāvokli, saprotiet, gan nogurumu mazināt. Un to es tagad redzu, un man neviens nevar pārliecināt, ka komunikācija nestrādā un placebo nestrādā. Tas viss, nu, fantastiski strādā arī, ja mums tas arī tiek sakārtots. Nu, tas ir no manas puses, ka nauda viens, bet otrs nāk kopā. Bet jā. Ko vajadzētu ārstam, lai viņi tiešām gribētu ar pacientu sadarboties? Nu, kā teikt, ārstam, es teikšu tā, ka ārstam tāpat kā pacientu organizācija jābūt koordinācijas centram ar cilvēku, kurš tur vada, ja, un kurš iesaista. Kurš iesaista, iedvesmo, ievelk, plus atbalstam. Es saku, ka mums šobrīd ir atbalsts, mums tu vari pētīt gan doktorantūra, gan postdokos, gan tu vispār vari pētīt, ja. Un, ja tu dalies pēc tam ar to, tu iedvesmo cilvēkus redzi, kā tas strādā, un viņi grib piedalīties. Ja? Jo ārstiem ir vieglāk, viņi visi ir darba attiecības. Tu dari to savu darba laika, bet pacients dara to ārpus sava darba laika. Ja? Un viņam varbūt, viņa diagnoze vajag tikai recepti no manis. Viņš mani grib, varbūt, negrib redzēt vispār. Ja? Bet mums jāsatiekas, ja? Jo man ir anketiņas, man ir jautājumi, ja? Un rezultāta vinētais neesmu tikai es, ja? Vinētais arī ir pacients, kurš man redzēs lieku reizi. Ja? Jā, bet arī tā saruna, man liekas, ir svarīga, kad arī jūs citiem mediķiem un citiem kolēģiem stāstat par to, cik svarīgi ir tā. Mēs par to, es saku, tas speciālas, mēs arī runājam starp medicīna, kā jūs sakat, ka
pacientam jāzina, ka šeit ir tāds centrs, šeit ir tāds centrs, un tur ir koordinators, varu sazināties, ja, un tas centrs, jo nevar prasīt no ārsta parastā, ka viņš pārzina visu, iesaista tev visur, ja. Tev jāmeklē, tāpat kā organizācijām, specializētu vietu, kurš saprot, par ko tu runā, ja, kas tev tur kaiš un kāda tava rūpes, ja, un iesaistas. Ja. Un uz to mēs arī, manuprāt, ejam, ja, bet ja mēs būtu kopā, es saku, biežāk, mēs ietu ātrāk noteikti, jo ne visur vajadzīga nauda. Vajag tāda, pareiza tāda koordinēšana vai loģistika, tā teikt, jā. Paldies. Anita? I was just thinking about a barrier that related to you and Marita that she mentioned yesterday at 2 more beers. It's very different capacities in the patient families, mental capacity, intellectual capacities. Some people are very resourceful, others are the opposite. So this is a big challenge too, and how to translate information to people that have low capacity as well. Yeah, and it's also in Norway we have, and I think other countries, there's a great distance from actually what you call a biography distance. You have to travel, geography. So you have, you can't expect someone to have a rare disorder up north in Norway to travel a lot to Oslo, where it's centralized, an experts area. So I think the use of technology, more video online meetings, and more also the explanation of the how to say this could have an impact for the child, like Anita mentioned, long term. So it's this how to set up what you call secure the family to this is actually making a difference. So we had this expertise center, SSE, in Norway for epileptic measurement, and we needed to travel to Oslo. You have to stay at the location, and it's also very it's not like you get a solution. So you get it can be. Should we treat it? Should we not treat it? And you have actually spent very much time and energy on this, how to say, session. So it's also this how to make it more, like Anita said, more portable tools and equipments that are can be used at the local hospital, but still connects to the experts area. The expert centers, and there it's very important to not only think the local expert area, but for example in other countries. So sharing this, I think cancer is so much more advanced in sharing the what you call the data that you get from the patients, and this should be more. The resources are already available. It's like we just need to adapt to those. You describe how you have all this information, and if this information can be funneled into something central, that would be so much useful for her and other countries. Yeah. Mums bija jautājums zālē. Un divi, jā. Es pirms došu Ievai. Hello, my name is Eva, and I'm here from Oslo University Hospital. And even though I have a cancer research background, I'm very engaged in this discussion about patient involvement. And my question is perhaps firstly to the Latvian team, but also to the rest. How is it with education of patient organizations and patient representatives? For example, if it's not just a single person who represents their own disease, but if you would select representatives that sort of represent the disease as a whole, are there any materials available? Are there any courses to make them a stronger contributors? You know, because there are so many challenges, as we have discussed, regarding the language, because doctors talk one language, researchers talk another language. There are so many levels of sort of challenges and needs. So how is it about the education? Education, I think, mostly is volunteer as well, if you want. There are some trainings from the government or something like that. We are, no,
from the government. We are looking ourselves. We are learning from our senior colleagues. Maybe we are just trying to find ourselves something, and we are learning from different other umbrella organizations. For example, Eurordis in Europe level. There are some trainings they are making. There are some trainings in some fields, maybe industries making. So we are actually volunteering, looking for information, and there are no school to become in Latvia like a patient advocate. In Europe, it's more Eurordis. I just want to say that EU-Parti, EU-Parti, has education for patient representatives and advocates. So they have both EU-Parti in Latvia and in Norway now. But our feedback from the last workshop was that this education was a bit much, that they would enjoy if it was some easier, some smaller modules, not this huge. But if you're talking about one representative, then this would make sense to use EU-Parti. Yeah, and I would like to add, to capture everything in education, it's impossible. So it's so broad of a spectrum. So that to represent a huge, even my own disorder, it's there are so many different angles to it. So this is what me and Anita discussed. If it could be more, how to make this more of a use for. We can be also a channel back to the patients group. So it's not only educating in one direction, it's more like if we can get the verification that this is important because we have a good quality what you call feedback from, for example, Eatris, then it's easier to convince the families that this is important. So I think it would be extra important that it's not only one representative, that it's actually, this is easy access for most. I can also add, I've been to Eurordis school specifically for patient, also organization involvement in research, and they are no, Eurordis Rare Disease Week, so it's more out of the country. But in the country also we do collaborate with industry. We also have informational materials about involvement in clinical research, but that's the industry, not the research we were talking about. Labdien, Juris Beigmanis, Latvijas Reto slimību alianse. Ir skaidrs tas, ka pacienti dažādos pētījumos iesaistās caur diviem tādiem galvenajiem tīkliem. Tas ir ārstējošais ārsts, un ķēniņas daktori ir viens no labiem piemēriem. Un tās ir pacientu organizācijas, kas var savest šos te. Kas jūsuprāt Latvijas mērogā būtu jāizdara, lai pacienti tiktu vairāk iesaistīti, lai viņi vēlētos to darīt, un lai tie, kas veic šos pētījumus, tiktu pie viņiem klāt un ņemtu šos Latvijas 1-2 pacientus, ja mēs runājam par retajām slimībām? Man grūti teikt, ko jādara, bet es zinu, piemēram, ja mēs par to pašu industriju, ja, kā mēs tur iesaistam pacientus. Pacients tiek iesaistīts, ja, bet kāds viņam tur labums, viņam apmaksāts ceļš, pusdienas, es nezinu, tur vēl kaut kāds bonus, ja. Pacients saņem kaut kādu finansiālu atbalstu par to, ka viņš arī, kā teikt, tērē savu laiku, lai piedalītos pētniecība. Tas ir tā. Es nezinu, vai tas ir pareizs ceļš, man tā neliekas, tā globāli, ja. Man liekas, ka visdrīzāk atbalstam jābūt tam koordinācijas centram, kurš atbilst par tiem pacientiem, kurš var savest ārstu, kurš ir ieinteresēts kopā ar pacientu organizāciju vai pacientiem, kuri grib iesaistīties, ja. Kaut kāda datu bāzim jābūt, kaut kam tam, ja. Un pacienti jau iesaistas, tā, ka viņi, kā jūs sakat, grib labāk saprast arī kopā ar mums, viņi tā globāli ieinteresēti
ieinteresēti tajā procesā, nevis tikai viņi nodot asinis un aizmirst par mums, ja, bet viņi turpina sekot tam procesam, kas tur tālāk notiek, ko mēs tur dabojam, varbūt mēs to turpinām, vai tas bija strupceļš un tā tālāk. Ja. Bet tāds, varbūt jums ir tāds labāks risinājums, kā pacients var iesaistīt. Do you have some form for patient education or representative education? He's a lawyer. Oh, you're a lawyer. Okay, sorry. Because I thought you were No, we don't have. We don't have this form. Yeah. Jā, mēs par to plānojam. Tas būs Martas nākamais jautājums. Bet tas principā ir tas apvienojums starp šķēršļiem un starp iespējām. Tad, ja mēs zinām, uz kurieni iet, ja mums ir resursi, kur iet, tad visticamāk atradīsies arī cilvēki, kuri būs gatavi šo darbu darīt, tad, ja viņi spēj, ja viņiem tas neprasa no viņiem vēl papildus laiku enerģiju, jo, kā kolēģi teica, ja ir 24/7 aprūpa bērnam, tad ir diezgan grūti, un tas varētu būt ļoti viļņveidīgi, kad man ir spēks, un kad es vienkārši fiziski nespēju, man nav iespējas iesaistīties, kaut arī es varbūt gribētu. Līdz ar to tas ir tas resursu apkopojums, un atbildi papildinot vēl iepriekšējo jautājumu par to, teiksim, kā kļūt par, vai Latvijā ir tātad šāda izglītība, es teiktu, vairāk tā ir dzīves pieredze, mācīšanās no citiem pacientiem, šādu konferenču apmeklēšana, kur mēs tad iepazīstamies ar cilvēkiem, mēs tīklojamies, mēs gūstam šo sapratni par visiem šiem virzieniem, jo skaidrs, ka šo virzienu ir daudz, papildus pacienti nav ārsti, un viņiem tomēr nav šo medicīnisko zināšanu, un tas ir arī, varbūt tāpēc ir ļoti svarīgi pasēdēt pie pusdienu galda un parunāt par kaut ko, kad, hei, man dēliņam ir šādi un tādi simptomi, bet, varbūt, kā mēs varam darīt. Jums rodas jauna ideja par to, ko tad mēs varētu pētīt un kas patiesībā varētu būt, jo pacients kā cilvēks bez medicīniskās un šīs zinātniskās bāzes, viņam ir šī pieredze, bet tad ir vajadzīgi šie cilvēki, ka šeit varētu būt tas un tas, mēs varētu izvirzīt šādu hipotēzi un varbūt viņu pierādīt. Bet jūs jau arī nevarat izdomāt šo hipotēzi bez šīs ikdienas pieredzes. Kā, piemēram, atvēsināt bērnu ar dzīvnieku augstumu paklāju, ja viņam ir ļoti karsti. Mums ir tāds piemērs, kas nāk no vecākiem, un tas strādā. Nekā ģeniāli. Jā, bet vienalga es gribu teikt, ka mēs šobrīd tomēr vairāk runājam par pacientiem, ka tomēr fināla tā posma dalībniekiem, ka kādam ir ideja un jūs iesaistāties kā cilvēks, kurš grib iesaistīties. Bet jā, mēs sakam un runājam šodien par to, kā jūs esat procesa, kā pacients no paša sākuma, kad mēs tikai plānojam, ka mēs šai slimībai kaut ko gribam, tad tur vajadzīga izglītība, datu aizsardzība, tur nav obligāti medicīniskas, bet pētnieciskas zināšanas, tas skoliņas vai tā izglītība tam pārstāvim, kurš tiešām grib kā teikt, tur piedalīties tajā procesā, viņam jābūt līmeni. Savādāk, ja nāk pacients vienkārši, kuram ir mājas bērns vai rādinieks ar šo diagnozu, un viņš grib kaut kādas savu viedokli izteikt, tas ir absolūti, tas ir hausa sakums, man liekas. Dalība tādos līmeņos, kas pilnīgi neatbilst. Jo tur ir savi ierobežojumi, savi limiti, mēs nevaram vērtēt jebko, visur ir kaut kāda validācija, kaut kāda skālas tā, lai mēs pēc tam varam pateikt, ka tas strādā, mēs varam to prezentēt ārpus Latvijas, ne tikai viens otram stāstīt, ka man tur labi gāja ar to pieredzi. Tā. Tāpēc labi ir šīs pacientu organizācijas un šie pacientu advokāti. Yes, thank you. My name is Emanuela Oldoni. I work at Teatris. And to answer also to your question, there is also EPF, the European Patient Forum, that is organizing a lot of training for patient advocacy. Because I think when we talk about education, we have to understand there are many levels. So first of all, you have to train the patient to be patient advocacy. And for that, EPF also have a master. We, together with the Università Cattolica del Sacro Cuore in Rome, so they could develop a master for that. But there is also another side that is
like make sure that the patient is engaged with researchers. So there is the education of researchers and the education of the patients on doing research. Also, often there is a lot of question around at which level the patient should be involved, like the drawing on the project and the design of the study. And then when it's matter of performing the experiments, does it make sense that still engage, or it's better just to call them just at the end of the project? So I think there are a lot of levels where that brings complexity and challenges. And then on top of that, I was in a conference last week in London with the industry, and one of the panel discussion was about also clinical trials. And there were a lot of people advocating for patients even in the industry side, like being part also more on the panels for checking to be there and to check also when the development, for example, of an essay will happens at the level of industry, like how they can be part on that. And I found this very interesting because you can bring very much a new perspective. Like often we are just focused on science. So we think that is the best for a patient, but actually maybe they don't want that. The patients, they don't want just, I mean, there are different levels where I want to feel better, and that feel better means that maybe that drug that you want to give me have more side effect, and I don't want it. So it's really like in all the steps, and in the whole conversation with key stakeholders, I think is quite needed, the patient presence. But sometimes, you need to educate them because they really need to understand also the other side. So I would like to add to this with the pharmas and the clinical trials, because the setup can often be the endpoints that they are looking for are not perhaps what could actually help in everyday life of the patient. So it's this, how to say, if they got the input from the families, the family organizations, the comorbidities, what's actually happening, what we would like to treat, in not only the mechanism of the drug, because it can be, so if they choose some genetic disorder that they are chasing and trying to find medication for, it can also be valuable for other genetic disorder. But if the result is not what they were aiming for, and then it's just put in a drawer and closed, and it's not for any use. So I think the more input from us, actually what we're trying to find solutions for our patient group, for example, this with the, if you have a medication that worsen the gut-brain symptom, that will never help either way if you help the epileptic seizure. So it's this, how to say, make it also... You want to define the outcomes, the valuable outcomes? Yeah. Co-define? Yeah. Is that what you mean? Yeah, exactly. And that's, how to say, it's not even the experience from all these patients can also be a good, how to say, the already tried medication could give a hint towards what is actually valuable for the outcome of the clinical trial. So it's also this history, the history of the patient, and also, for example, inherited factors. If there are someone in the family that already have mental health issues, it's not a good, if that is the side effect of the drug, for example, depression. So this is, to make it more effective, personalized, I think this is the, how can we get access to that data within the industry? I feel like that is, the clinicians doesn't talk to pharmas, so there are so many stakeholders that should be involved in the process, and then it would, I think that would make the mechanism for access to drugs much more productive, and also, yeah.
I just want to say that I heard from your colleague that in USA they have these multi-stakeholder meetings that would make sense: industry, clinician, regulator, patient, families, and these have been a huge success from what I understood. I don't know if that exists in Europe. Everybody present. In rare disease field, we're actually involved in National Mirror Group, and we also have representatives from all different stakeholders. So yeah, we are getting in touch, but not specifically on research, but on overall health policy making. Yes. I am sorry. Because I still have the microphone, sorry. I want to ask a quick question talking about stakeholders engagement, because I think an important part to medicine to reach the patient is also the reimbursement process. Do you know if during these processes of reimbursement procurement also patients are involved, or is there a table where you are not called in? We can say that as a Rare Disease Alliance, we are involved in different work groups, and our voice is heard in Latvia, yes. Labdien, mans vārds Edgars Āboliņš, onkoloģiskais pacients un pārstāv arī onkoloģisko pacientu organizāciju Onkolēns. Un mans jautājums vēlētos pajautāt Sanitei, kā mazās organizācijas pārstāvim. Ja es pareizi sapratu, jūs minējat, Latvijā ir 16 šādu pacienti ar šo diagnozu organizācijā, vairāk vai mazāk iesaistās 5. Kāpēc vajadzētu iesaistīties vairāk? Jau šeit izskanēja gan doktors Viktorijas, gan pārējo šeit runātāju teiktais. Kāds ir jūsu iedos, kāpēc šie pārējā, tā otra puse tomēr nevēlas, jo informācijas apmaiņa ir ļoti liels pienesums jebkuram pacientam, un tas jau nenozīmē, ka man kā pacientam ir jāizmanto otru pacientu vai ne tās zināšanas vai redzētais vai dzirdētais, bet kaut kāds sīkums tomēr var palīdzēt kaut kādā situācijā. Kā jums šķiet, kāpēc tā otra pusīt neiesaistās? Mēs viņus vienkārši neesam atraduši Latvijā. Mēs nezinām, kur viņi ir. Jo ārsti skaidrs, ka mums nevar iedot telefonu numurus, un arī, teiksim, viņi ne visi Latvijā tad ir šī problēma arī ar to, ka ne visi reto slimību pacienti ir reģistrēti. Reģistrēti ir tikai ļoti maza daļa. Varbūt reālais skaits ar Angelmana sindromu bērniem vai pieaugušajiem ir cits. Mēs nezinām šo informāciju. Līdz ar to tikai tajā brīdī, kad šis pacients atnāk pie ārsta, kad ārsts viņam vai viņu reģistrē vai, teiksim, pasaka, kad ir tāda organizācija, tad viņš izdara savu izvēli vai šajā brīdī sakontaktēt vai nesakontaktēt. Ja tas ir maziņš bēbīts un tikko ir uzzināta diagnoze, tad tur, protams, kad ir kaut kādi psiholoģiskie apsvērumi, kāpēc šobrīd man iesaistīšanās pacientu organizācijā vai kaut ko, varbūt tas priekš viņi ir svešvārds un tā nav viņa dzīves prioritāte. Tieši tāpēc, manuprāt, ir svarīgi stiprināt šīs lielās organizācijas, lai ik viens cilvēks, kurš šodien nav pacients, bet rīt var kļūt par pacientu, zinātu, hei, es zinu, kuru piezvanīt, ar ko aprunāties, tur man arī nodos šo tālāko informāciju, un es zināšu, vismaz būt blakus, jo mēs kā maza organizācija, mēs jau neko nevienam neliekam darīt. Mūsu primārais mērķis ir galvenais, tā teikt, izveidot vienkārši grupu, lai šie pacienti ir kopā, un tai brīdī, kad, piemēram, uzradīsies klīniskais pētījums par miega traucējumiem, tad skaidrs, ka tas būs tas kaut kāds burkāns, kas ikvienam būs aktuāli, un es varēšu šiem pacientiem viegli tikt klāt. Bet tā lielākā problēma jau ir, ka Latvijā daudz pacienti, viņi pat varbūt neaiziet pie ārsta, viņi nav reģistrēti. Bet ja viņi arī ir reģistrēti, tad viņi neko nezina par pacientu organizācijām un par to, ka kaut kas tāds eksistē. Zināmā mērā tas ir izglītības līmenis vai zināšana līmenis? Droši vien, jā. Tas ir arī tas brīdis, kad varbūt ārsts, tad kurš pacients, kurš ir ar kaut kādu diagnozi, viņš ir gājis cauri kādam no ārstniecības speciālistiem. Ja viņš ir pateicis, ka tas ir viens no papildus atbalstiem un, teiksim, kur meklēt, tad tā arī ir. Ja viņš to nepasaka, tad pacients to var arī neuzzināt, ja pats nemeklē. Vai jūs piekrītat, ka tās ir kaut kādas stigmas? Es negribu nākt ārā no ēnas. Jā, protams, mums ir pacienti, kuri negrib, kuri nevēlas. Es zinu konkrēti vienu pacientu, kuram ir retā slimība, bet kurš tas neietekmē dzīves kvalitāti, viņš nevēlas iet pie ārsta un līdz ar to viņš nav reģistrēts. Un tās ir viņa tiesības. Bet, jā, tas es visam piekritu, bet atkal ir iespēja, piemēram,
kad ir pacienti, piemēram, mums ir grupa pacienti, 6 pacienti ar vienu rētu slimību, vairāk Latvijā nav, jā, un viņi visi nāk pie manis, jā, viens otru nepazīst. Viņi visu laiku prasa, kā tam otram iet? Viņi visu laiku viens par otru prasa, viņi prasa, cik tāda Latvijā 6, kā citiem 5 iet, jā. Un tad, sapratiet, jā, ir kam dot kontaktu, jā, un, piemēram, jūs man pateiksiet, man tāda, jā, un man ir 5. Es jums nevaru vārdu uzvārdu iedot un tā, bet es varu tam pacientam pajautāt, vai tu negribi Sanīte iedot telefonu, un tie pacienti labprāt komunicē, un tā viņus var atkal visus kopā un atkal mazā grupiņa, tikai jābūt kādam ieinteresētam savilkt to visu kopā, izveidot un uzturēt. Jā? Tas ir tas, kas notiek mūsu biedrībā, tas strādā. Mēs esam atraduši jaunus pacientus tieši caur šādu ceļu, kad ārsts iedod šos kontaktus. Mūsu biedrības kontaktus, un viņi sakontaktē ar mums kā ar biedrību. Jā, un es arī noteikti varu piebilst, tāda noteikti ir stigma un ir noteikti vēlēšanās noliegt to, ka es esmu pacients, kad mani tas īstenībā neskar, mani tas pāries, man noteikti tas nebūs ilgi. Ja man ir jāiesaistas biedrībā, tas noteikti būs laikietilpīgi, tas prasīs man daudz resursus, un jā, nu gala rezultātā biedrībās ir aktīvie cilvēki, kur tiešām ir gatavi un saprot to vērtību, kāpēc vispār kopiena tiek radīta. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi zālē, varbūt komentāri? Should it be mandatory to be registered? Or is that violence of privacy? I didn't catch this. Sorry, I didn't catch your question. I just wonder if it should be mandatory to be registered. Registered. In the patient registry, no. Yeah. In Latvia, not all rare disease patients are in the registry because they often do not get the ortho code and get the diagnosis, but yeah. Yeah, but we try to create local registries for different diagnoses, for rare disorders especially, yeah. And we need support for this because with, and as I said before, yeah, we can get this support nowadays, today, yeah, only from scientific institutions like university, not from government or hospital, yeah, for support of these registers, yeah. Thank you. So, and at the end, I have a question. One practical step from each of you. What can we do to get the patient involvement in research higher, bigger, more motivated? What can you, as Anita, do? Yeah, I think there should be a patient concierge, like a low threshold that represents all that can give information, that can be a contact point, central contact point, connected to a hub. Yeah, I'm thinking better use of already accessible technology. Like in our country, we have this apps, My Health apps. Yeah. Use those and make this an accessible and usable tool. So you want information about diagnosis, treatment options in this app? Yes. Related to your disease, that's what you're saying. Yeah, right? and this is, so you have already agreed that this information can be used for public use, not your own what you call personal information, but the understanding of the disorder. This is an app with secure ID, so only you can access your information. Only from Apple. No, but no, it's not the joke. Yeah. What was the call? Kā ārsts, kas ir tas, ko jūs varat darīt, lai veicinātu pacientu organizācijas? Un arī kā pētniekus motivēt, lai vairāk sadarbojas ar... Nu šodien es sapratu tikai to, ka mums, ka kārtu reizi secinājums tikai viens, ka mums jābūt kopā un mums jārunā vairāk, jā. Mēs būtu daudz tālāk, ja mēs par to runātu. Ne tikai šeit pusotru stundu, bet regulāri tikšanas, jā. Mēs panāktu daudz vairāk un ārsti arī būtu motivēti, ja viņi redzētu, kam pacients ir motivēts arī, jā. Jā, nu es arī palikšu pie pašiem pamatiem. Manuprāt, primārais ir sadraudzēties. Varbūt pacientu organizācijas un ārstu organizāciju un pētnieki var sarīkot neformālas pusdienas un vienkārši neformāli aprunāties, un tur radīsies vislabākās idejas. Paldies. Un arī tās lietas, ko es esmu piefiksējis. Es domāju, ka ar RSU mums būs kopā jātaisa kāds seminārs, kas ir domāts pacientu organizācijām par to, kā mēs varam Latvijā iesaistīt pacientu organizācijas.
Jo ļoti daudz iespēju ir un ļoti tā spēja un noteikti arī pacientu organizācijām ir Latvijā. Un tās lietas arī, kas piefiksētas, ir tātad par šo atbalstu, par kontaktu punktu un koordināciju, kas būtu jāuzņems kādai jumta organizācijai drīzāk. Un arī tas, ko es noteikti redzu, kad arī lielajos Eiropas Joint Action projektos ir jāparedz obligāti pacientu daļa un ir obligāti arī jāparedz finanses tam. Ja, protams, ir iespējas šīm organizācijām maksāt, jo ne visām organizācijām drīkst arī maksāt, kā mēs zinām par viņu darbu. Un tā kā arī finanses, kapacitāte, administratīvais atbalsts, koordinācija un nav bijusi man tieši neviena diskusija, kurā es esmu, kurā kā gala secinājums nebūtu komunikācija. Līdz ar to šīs nots mēs varam arī beigt. Noteikti varat arī uzdot vēl jautājumus individuāli, ja vēlaties. Un tā kā veiksmīgu komunikāciju. Ir komentārs, ja? Jā, man tikai īsti komentārs. Tā, tūlīt mikrofons. Mani sauc Anitra Grēbula, pārstāvu kompāniju Genekor, un jā, man tieši saistības nav ar retiem slimībām vai ar pacientu iesaist pētījumos, bet vēlējos pateikties pacientu organizācijām par viņu spēku. Man vairāk saistoši tātad šī darbība ar krūtsvēzi, un oktobrī kā krūtsvēža mēnesī, jā, es vēlos pateikties krūtsvēža pacientu organizācijām jau par šo panākto darbu, kā krūts estētiska atjaunošana, iekļaušana valsts kompensācijā, tātad pēc operācijām, vairāku medikamentu iekļaušana valsts kompensācijā. Jā, un tagad arī ir šis posms, kad onkotype DX tests tiks iekļauts arī valsts kompensējumā, lai izvērtētu pacientes ieguvumu ķīmijterapijai. Tā kā tiešām pacientu organizācijas liels spēks un prieks kopā darboties. Paldies jums, Lās. Paldies. Paldies runātājiem un arī nelielas pateicības balviņas par jūsu atsaucību un dalīšanos tiešām arī praktiskajās lietās un reālajā pieredzē. Paldies!